Čau, mans vārds ir Paula Roze. Es esmu 2 foršu bērnu mamma. Man ir 2-gadīgs dēls Otomārs un gandrīz 3 mēnešus veca meitiņa. Man tika lūgts pastāstīt par savu dzemdību pieredzi. Un tā kā jau jūs sapratāt, man ir 2 dzemdību pieredzes. Turklāt tās ir ļoti radikāli pretējas. Tad es stāstīšu vienā stāstā par abām. Abas dzemdības bija veiksmīgas un salīdzinoši mierīgas. Pirmā savā ziņā bija gan emocionāli, gan fiziski grūtākas, par otrajām pilnīgi viennozīmīgi. Un kāpēc tā es pastāstīšu? Pirmais jautājums ir par dzemdību priekšvēstnešiem. Vai tie bija, kādi un kad? Tā kā pirmās dzemdības man bija ierosinātas un pilnībā stimulētas, gan ar ūdeņu duršanu, gan ar sistēmām, priekšvēstnešu lāgā nebija. Ierosināju dzemdības, tāpēc, ka es biju pārsteigājusi jau termiņu līdz maksimālajiem atļaujamajam. Un kaut arī bērniņš un es jutāmies ļoti labi, tomēr ārsti pieņēma lēmumu neriskēt un nekāpt pāri kaut kādu iemeslu dēļ noteiktiem standartiem. Un es viņiem pilnībā piekrītu un uzticējos un paļāvos. Un patiesībā pirms otrajām dzemdībām, kas bija gadu un 9 mēnešus vēlāk pēc pirmajām, kad man dzima meitiņa, patiesībā es gribu teikt, ka arī lāgā nebija nekādu dzemdību priekšvēstnešu. Un es arī jau gāju pāri diezgan būtiski termiņam, bet šoreiz man paveicās un dzemdības sākās pašas. Sanāca tā, ka dzemdības sākās pašas ar kontrakcijām. Turklāt kontrakcijas sākās uzreiz ļoti regulāras, ļoti maziem starplaikiem. Es pirmo stundu vai pat pusotru neticēju, ka dzemdības ir sākušās. Es biju izdomājis, ka tās ir kaut kādas viltus kontrakcijas, kas sāp drusku vairāk kā parasti. Bet šeit man jāsaka paldies vīram, kurš principā ierosināja braucam paskatīties, kas notiek. Mēs aizbraucām uz slimnīcu un man konstatēja, ka ir jau 7 cm atvērums. Līdz ar to šoreiz es arī iztiku bez priekšvēstnešiem, tikai paveicās ar to, ka dzemdības sākās pašas. Salīdzinot ar pirmajām, kuras neiztiku bez epidurālās anestēzijas, nekas ilgi negāja uz priekšu. Otrajās dzemdībās viss notika ļoti ātri. No pirmās sāpītes līdz bērnam uz punču bija 3,5 stundas, un tas arī ir tā, ja gribās tomēr mazliet piesapņot. Otrais jautājums ir kontrakcijas. Par kontrakcijām, kam tās ir līdzīgas un kā var saprast, ka ir īstas. Kā jau jūs sapratāt, es jau minēju, ka es ļoti ilgi otrajās dzemdībās neticēju, ka kaut kas ir sācies, jo tās kontrakcijas, es zinu, ka katram var būt pilnīgi savādāks. Vienam velk vēderu, vienam muguru, vienam krustus, vienam vispār nevelk, bet ir kaut kādas asas sāpes. Es pat nevaru tā īsti noraksturot. Man ļoti patīk viens teiciens, ko es kaut kad biju kaut kur lasījusi, ka kontrakcijas un vispār dzemdības sievietei tās sāpes bija salīdzinātas ar to, ka tev vienlaicīgi salauž katru kauliņu ķermenī. Un principā man ir jāsaka, ka es droši vien tam arī kaut kādā ziņā piekrītu. Lai cik vieglas nebūtu dzemdības, tās sāpes tomēr ir kaut kādā mērā pārcilvēciskas, bet tās ir izturamas. Kā jau es minēju, pirmajās dzemdībās es palūdzu epidurālo anestēziju, jo stimulāciju es vienkārši nespēju izturēt. Un patiesībā es biju tas laimīgais gadījums, kur epidurālā anestēzija pilnīgi palīdzēja atslābināties, atvērties ķermenim un ļaut bērniņam veiksmīgi piedzimt. Otrajās dzemdībās, tā kā es jau ierados slimnīcā negaidīti ar 7 cm atvērumu, un jau pēc mazāk kā stundas bija pilns atvērums, un bērniņš varēja jau dzimt. Tur es pat īsti tā lāgā nepaspēju aizdomāties par epidurālo anestēziju, bet sāpes ir, sāpes tiešām, man patīk tas salīdzinājums par to kaulu salaušanu pilnīgi. Man nekad nekas nav bijis salauzts, bet es iedomājos, ka tas varētu būt kaut kā tā reiz 100. Sāpes tiešām ir milzīgas, tas ir milzīgs darbs un nedrīkst īsti tā iedomāties. Es tā uzskatu, ka tas ir kaut kas ļoti viegls
un ka tam var nekā mentāli negatavoties. Pa fizisko, nu tas kā kurai, bet mentāli tam vajag briest un saprast, ka tas būs ļoti, ļoti smags darbs. Trešais jautājums ir, kā tas bija sāpīgi, un salīdziniet, tas ir ļoti, ļoti sāpīgi pat vieglākajā variantā. Tas ir fantastiski, un man jāsaka, ka tās milzu sāpes, es tiešām būšu no tiem, kas piekritīs, ka abu savu dzemdību scenārijos mirklī kā piedzims bērniņš, jā, varbūt ir šuves, varbūt, protams, ka ir sūrstoša sajūta un visādas tādas sāpītas pēc tam, atsāpes pēc otrajām dzemdībām. Bet tās sāpes aizmirstās tiklīdz, kā tu ieraugi savu bērnu. Ar to īsti salīdzināt neko nevar, tas ir pilnīgs brīnums, maģija un sauciet kā gribat. Kur bija tētis un kāda bija viņa reakcija? Mans vīrs un bērnu tēvs abas reizes viņš bija kopā ar mani. Abas reizes viņš piedalījās dzemdībās, par ko es viņam saku milzīgi paldies. Un bez viņa es nebūtu varējusi, būtu jau, protams, varējusi, bet ne tik veiksmīgi, ne tik operatīvi, jo abās dzemdībās es vienā brīdī sāku klausīties nevis vecmātes vai ārsta padomos, bet tieši to, ko viņš atkārtoja to, ko teica vecmāte, un pirmajās dzemdībās arī ārsta piedalījās. Viņš atkārtoja to, ko teica viņas, lika man darīt, un es klausījos tieši vīru. Tieši viņa balss man palīdzēja izturēt un veiksmīgāk izdarīt visu to, kas bija jādara, lai bērniņi varētu veiksmīgi un labi piedzimt. Es ticu, ka vīrietim būt dzemdībās blakus ir, fiziski gan jau, ka nē, bet emocionāli pat varbūt savā ziņā grūtāk kā sievietei, jo noskatīties, ka tavam cilvēkam tik ļoti sāp, arī vajag ļoti, ļoti mentāli tam sagatavoties, bet tad, kad tev ir iespēja būt klāt un redzēt, kā piedzimst tavu bērnu, es domāju, ka tā ir neatsverama pieredze, un mans vīrs arī apgalvo, ka principā, viņš nebūtu gribējis piedzīvot savādākus scenārijus, ka viņš nebūtu blakus. Tas ir milzīgs atbalsts, tas ir komandas darbs, un es uzskatu, ka tas bērns tiek radīts kopā, līdz ar to ir tikai likumsakarīgi un loģiski, ka viņš arī piedzimst abiem klātesot. Lūk, anestēzija, jā, nē, kāpēc? Pirmajās dzemdībās, es jau paspēju to pieminēt, pirmajās dzemdībās es izmantoju palodzi epidurālo anestēziju, jo tas vienkārši fiziski nebija iespējams to izturēt. Es uzskatu, tās sievietes, kas iztur stimulētas un ierosinātas dzemdības, es noņemu jūs priekšā cepuri, jo tas ir salīdzinot ar nestimulētām un dabiskām dzemdībām, pēc manas pieredzes daudz sāpīgāk un daudz grūtāk. Un es uzskatu, ka anestēzija, ja tiešām sieviete nespēja tik galā un nespēja izturēt, bez jebkādas mazākās vainas apziņas ir jālūdz šī anestēzija, un tas nepadara ne par slinkāku, ne par kaut kādu nespējīgāku dzemdētāju, kā es dzirdējusi uzskatus, ka mammas pēc tam varbūt jūtās vainīgas, ka viņas ir šo iespēju medicīnisko izmantojuši. Es uzskatu, ka mums būtu jāpriecājās, ka mums mūsdienās ir tādas iespējas un ka mums ir tāds variants sev palīdzēt, vieglāk piedzemdēt bērniņu, jo ticiet man, tas, ka tiek izmantot anestēzija, nepadara ne emocionāli, ne fiziski. Fiziski jā, bet emocionāli tas to darbu vieglāku nepadara. Kā pagāja dzemdības? Pati, ne pati, ātri, lēni, sīkumi. Abas dzemdības bija vaginālās dzemdības. Pati, ne pati īsti, manuprāt, nav korekti noformēts jautājums, jo arī es uzskatu, ka ķeizargriezienā piedzemdēt bērnu to sievieti izdara pati, tādā ziņā, kā ārsti vienkārši viņai palīdz mazliet vairāk, bet sieviete dzemdē bērnu pati, jebkurā gadījumā. Ātri, lēni, pirmās dzemdības bija 11,5 stundas, otrās 3,5. Iespējams mazā starpība starp dzemdībām vai kādi citi iemesli, bet otrās, kā jūs redzat, bija acīm redzami nesalīdzināmi ātrākas. Un vieglākas līdz ar... Man tiešām bija vieglāks, es vēl nākamajā dienā vīram prasīju, vai es to neesmu nosapņojusi.
Un vai dzemdības tiešām ir notikušas, un vai es tūlīt nepamodīšos vēl ar lielu punu. Pirmās satikšanās ar bērniņu, aprakstiet savas emocijas, pirmās domas, kāds viņš ir. Abās dzemdībās, ieraugot savus bērnus, es, protams, kā raudāju. Ilgi nē, man bija tāds ļoti milzīga atvieglojuma sajūta. Un man tiešām ir jāpiekrīt tam teicienam, ka dzemdības ir vienīgais aklais randiņš, kur tu pilnīgi noteikti satiksi savu mūža mīlestību. Un pat ja tu esi no tām mamām, kuras to milzu mīlestības uzplūdu sajūt vēlāk, kas ir pilnīgi normāli un pilnīgi daudz biežāk nekā daudziem varētu šķist, tāds siltums un tāda absolūti maģiskā sajūta, ka jūs ar savu vīrieti esat bijuši spējīgi radīt kaut ko tik ideālu un tik priekš jums perfektu un piemērotu, un ka tas bērniņš beidzot ir nonācis tavās rokās, ir ļoti maģiska, un goda vārds man šķita, ka es neko perfektāku dzīvē neesmu redzējusi, kā abus savus bērnus. Dzimums, augums, svars kam līdzīgs. Pirmais puika, 57 cm, 3 kg, 910 grami. Otrā, pēc gada un 9 mēnešiem meitiņa, 56 cm un apaļi 4 kg. Diezgan abi bērni bija līdzīgi, svara un izmēra ziņā. Kam līdzīgi? Nu, grūti tā pateikt, bet dēls laikam vairāk vīram, un meita šķiet, ka man, bet diezgan loģiski, ka viņos ir mūsu abu iezīmes un kaut kas no mūsu vecvecākiem pat varbūt un vecākiem. Un vispār viņi ir savstarpēji brālis un māsu, ir ļoti līdzīgi. Ja tagad paskatās mana dēliņa bēbju bildes, tad var redzēt, ka viņa māsa ir pilnīgi, viņi ir viens otram līdzīgi. Kāds stāsts no dzemdību nama. Visforšākais, ko man gribās pat tā vairāk atcerēties, bija no otrajām dzemdībām. Vispār, atskaitot visu dzemdēšanu kā tādu, tās bija ļoti jautras dzemdības. Mēs ar vīru un personālu visu laiku jokojāmies, un es biju spējīga pļāpāt līdz pilnam atvērumam, līdz mirklim, kā sākās, teiksim, tas īstais darbs, ja to tā var nosaukt, pēdējā fāze, izspiešanas fāze. Es skraidīju, man vajadzēja kustēties, man vajadzēja ļoti ātri kustēties. Es jau smējos, ka es piebremzēju mazliet tikai uz to lielāko kontrakcijas brīdi, bet pēc būtības man vajadzēja šausmīgi kustēties. Es staigāju no vienas istabas puses uz otru ļoti ātri. Man ikdienā ļoti nepatīk skriet, diezgan ļoti nepatīk skriet, bet tad man šķita, ka man nekas cits izņemot ļoti strauju un ātru kustību nevar palīdzēt. Un tieši tā arī bija. Grūtākie brīži bija tad, kad man bija jāguļ, teiksim, ka bija jāpaklausās tonīši, jo tad jāguļ ir. Tie bija grūtākie brīži, un man ļoti patika tas noskaņojums, kāds bija dzemdībās, jo tas bija tāds jautrs, mierīgs, relaksēts. Es ļoti labi pārvaldīju savu ķermeni un jau ļoti labi sapratu, kas notiek. Viens padoms grūtniecēm. Palasiet, painteresējieties bez bailēm, nelasiet šausmu stāstus tieši tāpat kā nelasiet nekoncentrēties tikai uz perfektajiem, ideālajiem dzemdību stāstiem, jo dzemdības var būt dažādas. Neieciklējieties uz vieniem scenārijiem. Tieši tāpat kā bērnu audzināšanā, neieciklējieties uz man būs konkrēti šitā. Neapgrūtiniet sevi, nevajag tā darīt. Jums vajag gatavoties, vajag paredzēt pēc iespējas dažādākus scenārijus un saprotiet to, ka bērniņš jūs ir izvēlējies kaut kādu iemeslu dēļ tieši jūs, un jūs tāpatās esat viņam vislabākā mamma, vislabākais tētis, un jūs izjūtat savu ķermeni vislabāk, tikai jūs izjūtat vislabāk savu bērnu. Vienkārši nebūvējiet tās sapņu pilis, koncentrējieties uz pozitīvo, bet rēķinieties ar dažādiem iespējamiem iznākumiem un vienkārši gatavojiet sevi tam, ka bērnu dzimšana un bērnu audzināšana, tas nav perfekti izplānojams un nevajag arī, tas ir tiešām tāds maģisks brīdis, kuru tu nespēji paredzēt, izplānot, un tas savā ziņā pat ir tas foršākais tajā visā. Jā,
Liels paldies, ka jūs noklausījāties šo manu stāstu. Es ļoti ceru, ka jums bija interesanti. Ja jums ir vēl kādi jautājumi, es brīvajā laikā rakstu arī savas ģimenes dzīves stilu blogu mrs.paularoze.com. Tā ir adresīte, varat atrast manu blogu. Arī varat sekot man Instagramā, un ja jums ir vēl kādi papildus jautājumi par manu pieredzi un kaut ko gribat vēl vairāk uzzināt, droši rakstiet. Manos sociālajos tīklos varat atrast manu kontaktinformāciju. Es vienmēr ļoti labprāt runāju par šīm tēmām un šīm pieredzēm. Un, ja es varu kā palīdzēt, tad droši rakstiet. Un vienkārši baudiet dzīvi kopā ar savām ģimenēm, saviem bērniem. Un lūdzu, esiet pārliecināti par sevi. Jo, kā jau es minēju, tieši jūs esat savu bērnu mammas, un neviens nezina labāk par jums, kā rīkoties, kā audzināt un kā izturēties pret saviem bērniem. Vienkārši stipri katru dienu viņu samīļojiet un veltiet savu laiku gan viņiem, gan arī paši sev un savai attīstībai, jo bērniem ir vajadzīgi laimīgi vecāki. Nākamā mamma, kurai es ļoti gribētu nodot savu stafeti, ir ļoti koša un interesanta mamma. Viņai ir dēliņš Rafaels, kurš ir diezgan līdzīgā vecumā kā mans dēliņš. Un es ļoti gribētu nodot stafeti Aigai Zviedrei. Jā. Reku man jau viens sauc. Veiksmīga dzemdību pieredzi, un es ļoti novēlu, lai jums viss ir ātri un viegli. Atā!